Pārskata visu zemi, lai viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie viņa turās. Tas ir apsolījums mums un tagad un šodien, kad viņš stiprina. Mēs varam saņemt spēku no viņa. Tagad mēs parunāsim par Iepriecini bērnu sirdi, mūsu labdarības kustību. Un, jā, man prieks ir patiesi par Aigu mūsu komandā, kur arī, kā savukārt viens cits mūsu partneris teica, nu ko jūs tur lietojat tādu, ka jūs 22 esot tik priecīgi? Nu, Aiga, padalies, ko tur lieto tādu? Paldies tev. Tas ir īpaši privilēģija būt atkal šeit šī vakarā un tiešām prieks, kad ir tik kuklas pulks. Un es gribu pateikt ļoti lielu paldies jums katram ikvienam, kas esat ziedojuši šī CKB network kustības Iepriecini bērnu sirdi šīm ģimenēm, bērniem, kuri attīstās mūzikā, mākslā un sportā. Bet tas nav tikai par mūziku un mākslas sportu. Es sākumā tā domāju, bet tad, kad Dievs ved iekšā šajā procesā, tad es gribētu pateikt vienu rakstu vietu no psalmiem, 118. psalms, es to varētu noraksturot tā. Tas ir tā kunga darbs, un tas ir brīnums mūsu acīs. Un tas, kas notiek kustībā, tas notiek stabili un tādā ātrumā, kā Dievs to paredz. Un šobrīd ir 18 ģimenes no Kurzemes, Liepājas, Rīgas un Jūrmalas. Un vecāki piedzīvo bērnos izmaiņas pozitīvas un arī mācību process uzlabojās. Un patiesībā mēs necerējām uz augļiem vai kaut kādu progresu. Nebija nekāds mēneši vai 2 mēneši vai 3 mēneši pārbaudas atskaites punkti. Mēs vienkārši atbalstījām no sirds ar mīlestību un atpakaļ saikne jau nāk un tas ir viss ir Dieva darbs un es skatos uz to kā milzīgu brīnumu. Un tātad varbūt tie cilvēki, kas šeit ir pirmo reizi, es ātri, tāpat kā Ilzīte padalījās par CKB network, es padalīšos arī, kas tad īsti ir Iepriecini bērnu sirdi šī kustība un kādas ģimenes tad mēs atbalstam ar šo kociņu. Ja? Tātad, es arī esmu kā uzņēmēji, mēs ar vīru arī esam šajā laukā un pieaugam un mācamies un darbojamies aktīvi. Mēs saprotam, ka lielākā svētība patiesībā ir tas, ka tu vari dot. Un tā ir svētība no Dieva. Un tāda līdz ar to šī kustības misija ir virzīt nākamo paudzi uz panākumiem, īpaši atbalstot vecākus, kuri vieni audzina bērnus, lai mums augtu tiešām gudrīgi, cienījami bērni, kas ir spēcīga un brīva nācija. Un tā vīzija tas ir labdarības veltījums. Tas nav kā ziedojums, bet labdarības veltījums. Mēs esam nodefinējuši to arī, lai atraisītu šī bērniņā mītošos šos talantus un spējas piepildīt kādu no sapņiem. Un katrs bērniņš, mēs ar viņu satiekamies, viņš apliecina, vai viņš vēlās darboties mūzikā, mākslā vai sportā. Un tas ir kaut kas savādāk nekā nolikt drēbes vai pārtiku pie durvīm, pieklauvēt un aiziet projām, jo šīs ir attiecības, kas mums ir ilgtermiņa attiecības, nu jau būs vairāk kā gads. Un patiesībā es jūtu, ka tā ir arī Dieva sirds, ka tas notiek šādā veidā, jo mēs tiešām varam ārpus atbalsta šīs sfērās vēl atbalstīt arī savādāk. Un tātad, kā tas notiek, kāds ir tas atbalsts? Tātad vecāki, kur vieni audzina bērnus, pārstāv tās ir mājasēmnieces un bezdarbnīcas, un ir tā, ka šiem vecākiem bieži vien nav iespēja šo materiālo statusu piešķirt kaut kādu apstākļu dēļ, un tātad viņi nevar saņemt šo pabalstu, un ģimenes, kuriem kāds no vecākiem ir invalīds, arī Dievs ieliek sirdī, mēs īpaši lūdzam arī par katru no šīm ģimenēm. Un
Tātad, kādu atbalstu viņas saņem, tad pirmām kārtām, ka bērniņam šī mācību maksa mūzikas vai mākslas skolā vai sporta skolā tiek atmaksāta, un paralēli tam arī ir kādas iepriecinājuma dāvanas, kas patiesībā mums atnāk arī kā dāvana, kā pārsteigums, kā pagājušā gadā mums arī tieši uz šo laiku atnāca paciņas, ko mēs varējām nodot katram no mūsu kustības bērņiem. Tas bija milzīgs prieks. Tad ir palīdzība tāpat ar apaviem un apģērbiem. Man jāsaka lielu paldies Diānai Gulbei. Viņa nav šodien laikam ieradusies. Tad viņu bērndārs un skoliņi ir atbalstījusi, aizsūtot šo sarakstu, jo šie bērniņi tiešām viņiem ir nepieciešams apģērbs arī. Un tas ir tas, ko mēs varam sašķirot un braucot pie šīm ģimenēm arī nogādāt. Un dažādi arī veida padomi, iedrošinājumi, patiesībā arī aizlūgšanas. Ja? Tā kā tas ir tas lielākais, kas arī, kā arī Dievs strādā. Es varbūt arī papildināt par to pēdējo punktiņu. Jā, parādi, jā. Jā, droši. Kā Aiga minēja, mēs bieži vien iesākam kaut ko, mēs nezinām, kur Dievs tālāk vedīs. Mēs domājam, noseksim tās sporta skoliņas, mākslas skoliņas, ģimene, mēs jau nevaram izmainīt tās ģimenes, parūpēsimies par tavu bērnu izglītību tikai. bet Dievs redz savādāk, mēs arī nesen bijām Kurzemes braucienā pie šiem bērniem, pie šīm ģimenēm, un jāsaka, ka Dievs īpaši strādā pie šīm ģimenēm, īpaši mīl viņas, jā. Un caur jums arī tas viss notiek, ka mēs arī mums bija iespēja lūgt par šiem bērniem, par šiem vecākiem. Kādā vietā varbūt vajadzēja vienkārši iedrošinājumu pret to spiedienu, kas lauka skolā ir, kad pastāvēt par savu bērnu. Kādā vietā varbūt vajadzēja vienkārši mammai saprast, ka to bērnu viss ir kārtībā. Viņš vienkārši ir māksliniecisks, viņš vienkārši ir klustāks, viņš nav kā visi. Tu salīdzini ar 5 bērniem klasē un pasaka, ka viņš nav normāls. Ja? Un bieži vien tieši tās mazās lietiņas, kas var būt, un viena mammīte, kurai 7 bērni, viņa tajā reizē, kad mēs bijām, viņa izvēlējās piedot savai mammai, ko viņa bija nesusi visu mūžu. Un ienākot, viņa teica, es domāju, ka es aiziešu kaut kad uz to baznīcu, pastāstīšu to. Kaut kad es to izdarīšu, ja? Un pēc tam tas brīdis, tas atvieglojums, tas viss Dieva tuvums, kas viņu pārņēma, kad viņi vienkārši atlaidās, viņi nesaprot, kas notiek. Vai meitenes nesaprot, kas notiek, vai nesaprot, kas notiek. Un tas bija tik īpašs brīdis, kad mēs braucām, es sapratu, man vēl jābrauc uz Rīgu, bija pulkstens laikam kaut kur 9 vakarā. Un mēs sapratām, tas ir to vērts, ja? Tas ir to vērts. Un tas ir mūsu privilēģija, ka mēs varējām būt pie tām ģimenēm, bet mēs to varējām darīt tikai tāpēc, ka jūs savu daļiņu darījāt. Saprotiet, tas ir tik forši, kad mēs visi esam savienoti tādā ķēdē, tādā kopumā, ka mēs katrs varam darīt savu lietu un tā svētība var nākt par cilvēkiem, kas ir mums blakus. Jā, Jā, man arī tieši tā, papildinot arī Ilzīti, es jau saku, Ilzīti, tu esi man cīņu biedrene kopā. Patiesībā paldies arī par jūsu lūkšanām un lūkšanu aizmuguri, jo tad, kad mēs dodamies šādos ceļos, es pateicos, ka Tēvs izcīna tās cīņas, kuras mēs neapzināmies, pirms mēs dodamies tajās situācijās. Es pateicos, ka viņš apklāja kaut kādas lietas un teiksim, ja kaut kur ir šaubas par gatavību vai kā savādāk, bet arī brīdī, kad tu ej tās šaubas vienkārši paņem nost, ir mīlestība, ir līdzjūtība un šī mīlestība, viņa salauž jebkuras važas, un tas ir brīnums, kad mēs to varam piedzīvot. Un tad, kad Ilzīte runāja arī par šo ģimenīti, kad mēs bijām pilnīgos laukos, meža malā, šai māmiņai ir, tāds bija ceļš, jā, un tad 7 bērnu ģimenē, un 2 no tiem ir atbalstāmie iepriecina bērnu sirds bērniņi.
Mēs ienācām arī, tur ļoti daudz lietas trūkst un krāsa nav bijusi tajā mājā ilgus gadus, bet viss ir tīrs un sakopts un cītīgs. Un tanī brīdī arī, māmiņa pieņēma Jēzus sirdī un pagāja nedēļa, viņa man zvanīja. Mēs aizlūdzām arī par bērniem, un meitenīte viņai ir atgūsta dzīves prieku, viņai ir uzlabojušās mācības, viņa vairs nelieto tabletes. Un īstenībā tas ir, un tad ir vēl viena ģimnīte, kur zvana, kur māmiņa viņai ir, tā kā kustību traucējumi, viņai šobrīd ir iekārtota darba vieta mājās, un viņai ir pasūtījums no Rīgas, un patiesībā mēs gribējām padalīties ar tiem darbiem, ko viņi arī dara no mājām, varbūt arī kādam no jums uzrunā sirdi, vai iegādāties, vai padot ziņu, bet priekš man jāizbrauc, jāapstās, kādas apjoms viņš šobrīd dara, jo Dievs, kad svētīt, viņš tik pagātīgi svētī, kad nezinu, kā to visu apstrādāt, bet jebkurā gadījumā arī šī māmiņa, kura tika iedrošināta, ka viņa arī patiesībā pati bija tā, kas gāja un sakārtoja šī lauku skoliņā šo situāciju, lai tas bērniņš iziet no tā pulciņa, kur viņš garīgi nejūtās labi, jo iedrošinot to, ka mammai patiesībā ir ļoti liela autoritāte lūgt par saviem bērniem, vispār vecākiem liela autoritāte, un viņa jau pazīst Jēzu, bet viņa spēr šo soli ticībā, un viņa piedzīvoja, kā tas mainās, un kad viņa caur viņu Dievs strādā. Un tas viņai bija milzīgs spēks nākamos solis spērt atkal ticībā. Un tad viņa man zvana, viņa saka, kad sekmes ir uzlabojušās un viņa pretendē šogad uz zelta liecību, lai ko tas nozīmē. Manā laikā nebija tāds, tik var iztēloties, tas ir laikam kaut kas eksplozīvs, bet tas ir patiesībā, es vienkārši tas ir kunga darbs un es varu tikai skatīties un brīnīties un esiet kā bērni, to mums atgādina arī Bībeli. Un mēs pagājušajā nedēļā bijām izstādē ārpus Latvijas, kur mēs prezentējām vienu no mūsu inovatīviem produktiem, ko mēs arī esam saņēmuši no Dieva. Un atbraucot atpakaļ, es saņēmu sirdī aicinājumu doties uz skoliņu, kur mēs kā 7 vecāki arī esam nodibinājuši un padalīties ar bērniem par šo pilsētu, par Angliju un Londonu. Un patiesībā tajā brīdī, kad es uztaisīju viņiem angļu tēju ar angļu cepumu, un viņi visu to ēda, un mēs visi sadraudzību, tad mēs gājām uz klasi, un tad mēs izzinājām visas laika joslas un transports un visas lietas. Un tajā brīdī es sapratu, ka bērni vienkārši wow, viss ir tik interesants un tik garšīgi. Vai es varu dabūt tējas maisiņu mājās? Es arī gribu mammai uztaisīt un tētim, un kad ir jāliek cukurs, kad pieniņš. Un es tajā brīdī sapratu, patiesībā nav mazu lietu. Tas viss ir liels, ko mēs darām ikdienā, un citreiz liekas, tie uzbrukumi nāk un liekas, ka varbūt nevar vai nezinu vai nemāk. Patiesībā mēs pat nenojaušam, cik spēcīgs instruments mēs varam būt tajā brīdī, kad mēs atveram sirdi. Un te ir video. What's coming? A train! Are we gonna ride the train? Yeah! Look at how it goes to us! Oh my goodness! Here it comes! Here it comes! Hey, we gotta be safe. Stand back. Let's get on the train. Okay, step up. Daddy, let's just go slower. Jā, šīs tiešām izbrīnas pilnās acis, un tas ir tas, ko piedzīvo kustība bērni, tas ir tas, ko piedzīvo kustība vecāki, un arī mēs paši. Tā kā paldies jums vēlreiz liels par to. Un vēlējos jūs arī dot ziņu un dalīties tenī, kad šī gadā mēs saņēmām sirdī, kad mēs vēlētos iepriecināt šajos svētkos mūsu bērnus ar pašu saņotām dāvaniņām. Jo patiesībā dāvaniņu došana, tas ir vesels process. Tas nav tikai fiziskā plāksnē, bet tas ir garīgā. Un mēs devām ziņu arī uzņēmējiem, kad katrai ģimenītei, kā uzņēmēja ģimenei, ir iespēja izvēlēties vienu no kustības bērniņiem. Tie ir bērni, kas ir Latvijā un kas ir Latvijas laukos, un ir arī, kas ir pilsētā dažādi. Bet jebkurā gadījumā, ka mēs varam
lūgt un sasēņot un svētīt un caur šo dāvaniņu, kad bērni arī saņem mūsu mīlestību. Tas nebūtu tā, ka iet veikalā nopirkt 18 penāļus vai 18 krāsas, bet ka katra ģimenīte padomā par to. Un patiesībā ir atnākušas arī šīs 18 bērnu vēlmes, kas ir tas, ko viņi sapnīši, ko viņi ir lūguši Ziemassvētku eņģelim, ja, lai atnes. Un ir viena meitniete, kur pateica, ka man šie vārdi ir, šeit visi arī saraksts ir, un viņa teica, jā, kad es vēlētos riteni, bet tas droši vien būs par smagu Ziemassvētku eņģelītiem, un tad es vēlos tur, maza lietiņu, jā, un tas bija tik interesanti īstenībā, kā viņi arī par to domā un kā viņi atsaucās, un šī ir iespēja jums katram ikvienam, jo mums ir šobrīd pieteikušies 8 uzņēmēji, un tādā skaitā mēs paši. Un es varu pateikt to, ka mans dēliņš, kad uzzināja par šo iespēju, mēs arī vēl citus esam izvēlējušies bērniņus, vai ne, kad viņš paņēma savu prieka naudiņu un vēl savu 10. tiesu un saka, mammīt, lietas kopējā dāvana, tad budžetiņā, ja, un tad iesim un pirksim un saiņosim. Un iespējams, ka arī jūs sirds uzrunā, kad jūs vēlaties darīt to kopā ar bērniem. Tas ir liels spēks, un patiesībā mēs iemācam saviem bērniem, kad iespējams, kad ir svētku reizēs ir īpaši iepriecināt kādu un būt devējiem, nevis sagaidīt un saņemt. Un kāds es atceros tagad kāds vīrs, arī Dieva vīrs, viņš stāstīja, ka viņu radiem un draugiem viņa dzimšanas dienu, viņi nekad neaizmirst viņa dzimšanas dienu. Un kāpēc? Tāpēc, kad viņš tanī dienā visiem uzdāvina dāvanas. Bērniem un saviem un mazbērni, viņi jau zina, tūliņ būs man vectāva dzimšanas diena, jo viņi saņems dāvanas. Man liekas, tas ir tik forši, ka mēs to pagriežam otrādi, ka mēs neesam tie, kas sagaida, bet mēs esam tie, kas dod, jo tās jau zina, kurā brīdī dot. Un tā kā, ja jums ir sirdī, jūs varat pienākt pie manis pēc pasākumu, un es jums varu padalīties un iedot kādu bērnu vēlmi. Jā, un par lūkšanām arī runājot ar vecākiem, cik ātri tās tiek atbildētas un kā tas notiek. Un patiesībā ir kāda lūkšana, kuru es gribēju varbūt arī nobeigumā padalīties, kura tiek ļoti ātri atbildēta. Un tā skan šādi. Kungs, kad es esmu izsalcis, dod man kādu, kam nepieciešama maize. Kad man salst, sūti man kādu, kas jāsasilda. Kad esmu neapmierināts, dod man kādu, kas ir jāmierina. Kad man nav laika, dod man kādu, lai uz brīdi varētu tam palīdzēt. Kad esmu zaudējis drosmi, sūti man kādu, kas ir jāiepriecina. Kad man ir nepieciešama sapratne no citas puses, dod man kādu, kam nepieciešama manējā. Un tad, kad arī esot Londonā, ieraudzījām šo virzemes, pazemes transportu, un mēs esam vairāk kārt tur bijuši, bet to ātrumu un straujumu patiesībā likās, kādreiz gadus atpakaļ bija šīs karietes, kur lēnā garā bija jāplāno apciemojums nedēļām ilgi, pēc maizes jābrauc dienām ilgi. Tagad mums ir viss tik ātri, mums ir transporti, mums ir mobilie telefoni, mums pat nav jāiet pie kaimiņa, mēs varam uzzvanīt, un mums ir arvien mazāk laika. Kā tas sanāk? Mazāk laika būt pie tēva kājām, mazāk laika viens otram. Un jā, es jums novēlu tiešām varbūt arī atrast laiku palikt mierā. Nevis varbūt, bet atrast laiku palikt mierā un jā, ieklausīties sirdī, jo mēs kopā varam tik daudz. Paldies jums vēlreiz. Paldies jums.